Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem. 1. nodaļa. Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs Dieva draudzei, kas ir Korintā, un visiem svētajiem pa visu Ahaju. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši, jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu. Kad mums ir ieprieca, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīga to pašu ciešanu panešanā, ko arī mēs nesam. Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā. Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvei lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābs. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs joprojām glābs. Arī jūs mums palīdzēsiet ar savām aizlūgšanām, lai par mums parādīto žēlastību, ko daudz izlūguši, daudz izteiktu pateicību par mums. Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā kā pasaulē, tā sevišķi jūsu vidū. Jo mēs jums cita nekā nerakstām kā vien, ko jūs lasāt un arī saprotat, un es ceru, ka jūs to pilnīgi sapratīsiet. Tā kā jūs jau pa daļai mūs esat sapratuši, ka mēs esam jūsu gods, tāpat kā arī jūs esat mūsu gods mūsu Kunga Jēzus dienā. Tādā pārliecībā es jau agrāk gribēju pie jums noiet, lai jūs atkal dabūtu žēlastību. No jums es gribēju tālāk uz Maķedoniju un no Maķedonijas atkal atgriezties pie jums, lai jūs mani izvadītu uz Jūdeju. Vai tad to nolemdams es esmu viegli prātīgi rīkojies? Jeb vai mani lēmumi ir tik miesīgi, ka mans jā varētu būt arī nē? Nē. Dievs mans liecinieks. Mūsu jums dotais vārds nav bijis reizē jā un nē. Jo Dieva dēls Kristus Jēzus, ko es un Silvāns un Timotejs esam jūsu vidū sludinājuši, nav bijis jā un nē, bet viņā ir bijis jā, jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir viņā jā. Tāpēc caur viņu mūs āmen Dievam par godu, bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Bet es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselei, ka es jūs saudzēdams vairs neesmu nācis uz Korintu. Ne ka mēs valdītu pār jūsu ticību, bet lai vairotu jūsu prieku,
jo jūs stāvat ticībā. Otrā nodaļa. Es biju sevī nodomājis nenākt atkal pie jums ar skumjām, jo, ja es jūs skumdinu, kas tad mani iepriecinās, ja ne tas, ko es esmu skumdinājis. Tamdēļ es jums aizrakstīju, lai man nākot nebūtu jānoskumst par tiem, par kuriem man būtu jāpriecājas. Un es stipri ceru, ka mans prieks būs arī jūsu visu prieks, jo lielās bēdās un sirds bailēs un ar daudz asarām es jums esmu rakstījis. Nevis, lai jūs skumdinātu, bet lai jūs redzētu manu lielo mīlestību uz jums. Bet, ja kas skumdinājis, tas nav tik mani skumdinājis, bet, lai neteiktu par daudz, pa daļai jūs visus. Tādam ir vairākuma rājiens pietiekošs. Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk lielas skumjas. Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību. Taisnīgi tamdēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīgi visās lietās. Kam jūs piedodat, tam arī es piedodu, jo ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu dēļ Kristus vaiga priekšā, lai Sātans mūs nepieviltu, jo viņa nodomi mums labi zināmi. Bet, kad es nonācu Troadā sludināt Kristus evaņģēliju, un durvis man atvērās tā kunga darbā, man sirdī nebija miera, tamdēļ, ka brāli Titu neatradu, bet no tiem atvadījies, aizgāju uz Maķedoniju. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā, un cer mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās, jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smaržos nāvi, bet otriem dzīvības smaržos dzīvību, un kas šim darbam ir derīgs, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dievu vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā. Trešā nodaļa. Vai tad mēs atkal sākam sevi slavināt? Jeb vai mums kā dažiem citiem vajadzīgas ieteikšanas vēstules pie jums vai no jums? Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu. Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Bet, ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīties Mūzu svaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd. Kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai, jo, ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo, kas bija spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku lielā spožuma dēļ. Jo, ja tam, kam bija jāzūd, bija spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, un ne tā kā Mūzus, kas klāja apsegu pār savu vaigu,
lai Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tās, kam jāzūd, bet viņu sirdis tika nocietinātas, jo līdz šai dienai tas pats apseks paliek un, lasot veco derību, nevar tikt atsekts, jo tas pazūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasam mūzu, apseks paliek izklāts pār viņu sirdī, bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība, bet mēs visi atsektam sejam, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. 4. nodaļa. Tādēļ šī kalpošanā būdami, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam, bet mēs, atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, necviltojam Dieva vārdu, bet, paustdami patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsekts, tad tas ir aizsekts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlijā gaišums, kas ir Dieva attēls, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti, jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo, kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tātad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts. Es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam. Zinādami, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairot arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. 5. nodaļa. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērtim savā mājoklī,
kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ieterti, tad nebūsim kaili. Šī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga, jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc, vai pie tā kunga mājās būdami, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami, jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Tad pazīdami bijību tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami. Es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami. Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ne ar to, kas sirdī. Ja izrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu. Ja esam apdomīgi, jums par labu, jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam, tā kā viens ir miris par visiem, tā tad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas. Un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns, bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. 6. nodaļa. Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši, jo viņš saka, labvēlīgā laikā es tevi paklausīju, un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labi un kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu,
kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstami un tomēr pazīstami, kā mirēji un redzi mēs dzīvojam, kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus, kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Mūsu mute ir sākusi runāt uz jums, korintieši. Mūsu sirds ir atvērusies. Mūsu sirdīs jums ir vietas, bet jūsu sirdīs mums nav vietas. Bet par atmaksu prasu no jums kā no saviem bērniem, lai arī jūsu sirds atdarās. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību, kas ir gaismai kopējs ar tumsību, kā Kristus savienojums ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgām ar neticīgo, kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsit man par dēliem un meitam, saka tas kungs visu valdītājs. 7. nodaļa. Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā. Atveriet mums savas sirdis, mēs neesam nevienam pāri darījuši. Nevienu neesam veduši postā, nevienu pievīluši. To es nesaku notiesādams, jo es jums to jau esmu sacījis, ka jūs esat mūsu sirdīs, lai mēs kopā mirtu un kopā dzīvotu. Man ir pilnīga uzticība uz jums. Es esmu lepns uz jums un ļoti iepriecināts. Neraugoties uz visām mūsu bēdām, mans prieks ir ļoti liels. Kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm, ārā cīņas, iekšā bailes. Bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs ar Tīta atnākšanu. Un ne ar viņa atnākšanu vien, bet arī ar to iepriecu, ko viņš saņēmis no jums. Kad viņš mums stāstīja par jūsu ilgām, par jūsu skumjām, par jūsu rūpēm par mani, tad mani pārņēma vēl lielāks prieks. Jebšu es jūs ar savu vēstuli esmu skumdinājis. Tomēr es to nenožēloju. Ja es agrāk arī to nožēloju, jo es redzu gan, ka šī vēstule jūs skumdināja, lai arī tikai uz brīdi, tad tagad es priecājos ne par to, ka jūs tapāt skumdināti, bet par to, ka jūs tapāt skumdināti uz atgriešanos, jo jūs esat skumdināti pēc Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāktu par ļaunu. Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi. Jo redziet, šīs dievišķās skumjas, kādu rosību tās ir jūsos modināšas, pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas, centību, sodīšanu. Katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šī lietā esat nevainīgi. Ko es jums arī rakstīju, tas nenotika apvainotā vai apvainotā dēļ, bet tādēļ, lai jūsu rūpība par mums parādītos jūsu vidū Dieva priekšā.
Tādēļ mēs esam iepriecināti. Mūsu ieprieca top vēl pilnīgāka, vērojot Tita prieku, jo jūs visi esat viņa garu atspirdzināši. Ja es jūs viņam kaut kā esmu slavējis, tad es neesmu palicis kaunā, bet tāpat kā es jums visās lietās esmu runājis patiesību, tā arī mūsu uzslava Titam ir bijusi patiesība. Viņa sirsnība pret jums ir vēl lielāka, atceroties jūsu paklausību, kā jūs viņu uzņemat ar bailēm un bijību. Es priecājos, ka varu uz jums paļauties visās lietās. 8. nodaļa. Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām, to es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestība un ziedoja vairāk, kā cerējām. Sevi papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Tad mēs lūdzām Titu, lai viņš, kā jau iesācis mūsu vidū šo ziedojumu lietu, novestu to līdz galam. Bet tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās, ticībā, vārdā, atziņā, visādos centienos un savā mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šī labdarības lietā. To es nesaku pavēlēdams, bet ar centību, kas redzama pie citiem, gribēdams pārbaudīt jūsu mīlestību, vai tā ir īsta, jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Un šī lietā mans padoms ir tāds, tas jums ir par labu, ka jūs pērn lietu iesākuši nevien ar darbu, bet arī ar labo gribu. Tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labajai gribai seko arī izpildīšana pēc iespējas. Jo kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēj. Vairāk nevar sagaidīt, jo nevar prasīt, lai citu atvieglošana jūs novestu grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad, lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums, lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana, kā ir rakstīts, kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabags. Bet paldies Dievam, kas Titam devis sirdī tādu pašu rūpību par jums. Viņš sekoja manam aicinājumam, un, būdams uzcītīgs, pats labprātīgi nogāja pie jums. Mēs esam viņam līdzi nosūtījuši brāli, kam visās draudzēs ir laba slava evaņģēlija lietā. Un ne tādēļ vien, bet viņš ir mūsu draudžu izraudzītais pavadonis šī mīlestības darbā, ko mēs strādājam, lai paustu tā Kunga godu un savu labo gribu. Tā mēs nodrošināmies, ka neviens mūs neceltu neslavu bagāto dāvanu dēļ, ko esam savākuši, jo mēs dzenamies pēc tā, kas labs ne tik vien tā Kunga, bet arī cilvēku priekšā. Tiem līdzi mēs nosūtījām mūsu brāli, par kura centību vairāk kārt dažādos gadījumos esam pārliecinājušies. Tagad viņa centība ir vēl lielāka pilnīga paļāvība uz jums, kas attiecas uz Titu. Tad viņš ir mans biedris un līdzstrādnieks jūsu vidū. Kas attiecas uz mūsu brāļiem, tie ir draudžu sūtņi Kristum par godu. Tad nu parādiet viņiem savu mīlestību un attaisnojiet mūsu labo atsauksmi par jums, viņu un draudžu priekšā.
9. nodaļa. Bet par palīdzības sniegšanu svētajiem man nav vairs jums jāraksta, jo es zinu jūsu labprātību un slavēju jūs par to maķedoniešu priekšā, jo Ahaja jau no pērnā gada bijusi gatava, un jūsu rūpība ir pamudinājusi daudzus citus. Bet brāļus es aizsūtīju, lai mūsu labās domas par jums šī lietā nepaliktu kaunā, bet jūs būtu gatavi, kā es sacīju, lai tad, ja maķedonieši man līdzi atnāktu un atrastu jūs nesagatavotus, mēs, neteiksim jūs, šī cerībā netiktu apkaunoti. Tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus palīgā, lai tie jau agrāk noietu pie jums un sagatavotu jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un neskopuma liecība. Bet to es saku, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik viens lai dara, katrs savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdī vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts, viņš ir izbēris un nabagiem devis. Viņa taisnība paliek mūžīgi, bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsiet bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Redzēdami jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēlijam un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem, un lūgdami Dievu par jums, tie ilgojas pēc jums, vērodami Dieva bagāto žēlastību, kas pie jums parādījusies, bet paldies Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. 10. nodaļa. Bet es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību. Es, kas klāt būdams jūsu starpā gan esot pazemīgs, bet no tālienes pret jums rādot drosmi. Es jūs lūdzu, ka man, pie jums nākot, nevajadzētu būt bargam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojot pasaulīgi. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visos prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga. Vērojiet, ko jūs pie citiem redzat. Ja kāds ir sevi pārliecināts, ka viņš pieder Kristum, tad lai viņš apdomā, ka tāpat kā viņš, tā arī mēs piederam Kristum. Ja es arī vēl vairāk lepotos ar tām pilnvaram, ko mums tas kungs devis jūsu celšanai un nepostīšanai, tad es tomēr nepaliktu kaunā, lai neizliktos, it kā es gribētu jūs iebaidīt ar vēstulēm, jo tie saka, viņa vēstules ir gan svarīgas un spēcīgas, bet viņš pats personīgi klātbūdams ir nespēcīgs un viņa runa ir nenozīmīga. Kas tā saka, lai zina, ka mēs,
kad esam no tālienes savās vēstulēs vārdos, tādi paši esam arī klāt būdami savos darbos. Jo mēs neuzdrošināmies sevi pieskaitīt vai pielīdzināt tādiem, kas paši sevi lielo, bet tie sevi pašus ar sevi mērodami un paši sev pielīdzinādami nedara prātīgi. Mēs negribam pāri mēram lielīties, bet tik pēc tā noliktā mēra, ko Dievs mums spraudis un pēc kura arī esam nonākuši līdz jums. Jo mēs nesniedzamies pāri par mēru, it kā mēs nebūtu nonākuši līdz jums. Mēs taču pirmie pie jums nonācām ar Kristus evaņģēliju. Mēs nelielāmies nepiederīgi ar citu darbiem, bet ceram, jūsu ticībai pieaugot, gūt savā darba laukā jūsu vidū vēl lielākus panākumus, lai varētu evaņģēliju sludināt pāri par jūsu robežām, bet nelielīties ar jau padarīto citā darba laukā, bet kas lielās, lai lielās ar to kungu. Jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic tas kungs. 11. nodaļa. Kaut jūs mani mazliet panestu manā neprātā, bet jūs jau mani panesat, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram, Kristum, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb, ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. Es domāju, ka es nekādā ziņā neesmu mazāks par dižapustuļiem, lai arī esmu nepraša runā, tomēr neatziņā. To esam jums visiem visās lietās pierādījuši. Vai tad esmu grēkojis, pats sevi pazemodams, lai jūs augsti celtu, kas sludināja jums evaņģēliju bez atlīdzības? Citas draudzes es aplaupīju, no tām algu ņemdams par jūsu apkalpošanu, un kad pie jums būdams atrados trūkumā, tomēr nevienu neesmu apgrūtinājis. Manu trūkumu novērsa tie brāļi, kas atnāca no Maķedonijas. Visās lietās es tā turējos, ka jūs neapgrūtinātu, un arī turpmāk neapgrūtināšu. Tik tiešām, ka Kristus patiesība ir manī, šī slava man nevar tikt liekt Ahājas robežās. Kādēļ? Vai tad es jūs nemīlu? To Dievs zina, bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs, jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķis, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem. To gals būs tāds kā viņu darbi. Atkal es jums saku, lai neviens netur mani par bezprāti, bet ja jau, tad pieņemiet mani arī kā bezprāti, lai arī es varētu mazliet lielīties. Ko te saku? To nesaku pēc tā kunga prāta, bet it kā neprātā, jo esmu pārliecināts, ka varu lielīties. Ja tad jau daudzi lielās pasaules lietās, tad arī es gribu lielīties. Jūs, prātīgie, taču labprāt panesat neprātīgos, jo jūs panesat, ja kāds jūs kalpina, ja kāds jūs izsūdz, ja kāds aplaupa, ja kāds nicina, ja kāds jums sit vaigā.
Par apkaunošanu sev es to saku, mēs uz to nebijām spējīgi. Bet, ja kas lepojas ar kaut ko, es runāju neprātā. Tad es arī, tie ir ebreji, es arī, tie ir izrēlieši, es arī, tie ir Abrahāma dzimums, es arī, tie ir Kristus kalpi, es runāju neprātā, es vēl vairāk, daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciestams, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena, 3 reizes dabūju rīkstes, 1 reiz mani mētāja akmeņiem, 3 reizes biju ūdens briesmās, visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā, bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidu, briesmās pagānu vidu, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā, darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā, bez tam vēl vispārējais ļaužu pieplūdums ikdienas, rūpes par visām draudzēm, kur ir kāds nespēcīgs un es nebūtu nespēcīgs, kur kāds krīt grēkā un mana sirds nedegtu, ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. Mūsu Kunga Jēzus Dievs un Tevs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņa Aretas zemes pārvaldnieks lika Damaskas pilsētu apsargāt, lai mani sagūstītu. Pa logu kurvī mani nolaida pār mūri, tā es izglābos no viņa rokas. 12. nodaļa. Ir jau jālielās, kaut gan tas neder. Es tagad runāšu par tā Kunga parādībām un atklāsmēm. Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš 14 gadiem, vai miesā, vai ārpus miesas, nezinu. Dievs to zina. Tas tika aizrauts 3. debesīs. Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas vai miesā, vai ārpus miesas, nezinu, to Dievs zina. Tika aizrauts paradīzē un dzirdēja neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav ļauts izrunāt. Ar to es gribu lielīties, bet ar sevi pašu es nelielīšos, kā vien ar savu nespēku. Ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību, bet es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird, lai es nepaukstinātos īpašu atklāsmju dēļ. Man ir dots zelonis miesā, Sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Tādēļ es to Kungu 3 reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos, un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Tā lielīdamies esmu tapis bezprātis. Jūs mani pie tā novedāt. No jums man patiesībā vajadzēja sagaidīt atzinību, jo es nevienā vietā neesmu mazāks par dižapustuļiem. Kaut gan neesmu nekas. Apustuļa zīmes jūsu vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm, brīnumiem un vareniem darbiem. Ja kādā lietā jūs būtu bijuši mazāki par citām draudzēm, ja ne tādā, ka es jūs neesmu apgrūtinājis, piedodiet man šo pārestību. Redziet, es taisos 3. reizi jūs apmeklēt un jūs neapgrūtināšu, jo es nemeklēju jūsu mantu, bet jūs pašus. Jo nav vajadzīgs, ka bērni krāj mantu vecākiem, bet vecāki bērniem. Par jūsu dvēselēm es labprāt visu atdošu un atdošu pats sevi,
Ja es jūs tik ļoti mīlu, vai tad, lai sagaidu mazāk mīlestības? Labi, es jūs neesmu apgrūtinājis, bet varbūt kā krāpnieks ar viltu esmu jūs ņēmis. Vai tad es ar kādu no tiem, ko pie jums sūtīju, jūs esmu izmantojis? Es pierunāju Titu un tam sūtīju līdzi brāli. Vai tad Tits ir jūs izmantojis, vai ne tanī pašā garā mēs staigām, un ne tanīs pašās pēdās? Jau sen jūs esat tais domās, ka mēs jūsu priekšā tikai aizstāvāmies. Mēs runājam Dieva priekšā iekš Kristus, un tas viss, mīļie, notiek jūsu celšanai. Es baidos, ka es nākdams neatrodu jūs tādus, kādus es nevēlos, un ka jūs neatrodat mani tādu, kādu jūs nevēlaties, ka tikai nav jūsu vidū ķildu, skaudības, dusmu, naida, apmelošanas, mēlnesības, uzpūtības, nekārtības, ka mans Dievs man atkal nākot mani nepazemo jūsu priekšā, un ka man nav jāskums par daudziem, kas grēkoši un nav atgriezušies no savas netikumības, netiklības un izlaidības, ko tie darījuši. 13. nodaļa. Jau 3. reizi es nāku pie jums. Katra lieta pamatojas uz liecību no 2 vai 3 liecinieku mutes. To es jau esmu teicis un saku arī tagad, kā otrais pie jums būdams. Tā tagad no tālienes visiem, kas jau grēkojuši, un visiem pārējiem, ka es nesaudzēšu nevienu, ja atkal nākšu pie jums. Jūs vēlaties pierādījumu, ka Kristus manī runā. Viņš nav nespēcīgs, bet spēcīgs jūsu vidū, jo jebšu viņš krustā sists nespēkā, bet viņš ir dzīvs Dieva spēkā. Tāpat arī mēs esam nespēcīgi, bet ar viņu dzīvosim Dieva spēkā jūsu vidū. Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi, jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Bet es ceru, jūs atzīsit, ka mēs neesam nederīgi. Mēs lūdzam Dievu, ka jūs nedarāt nekā ļauna. Mēs netiecamies pēc tā, lai mūs uzskata par derīgiem, bet lai jūs būtu laba darītāji un mēs paliktu it kā nederīgi. Jo mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību. Mēs priecājamies, kad esam nespēcīgi, bet jūs stipri. To mēs arī izlūdzamies, ka jūs topat pilnīgi. Tādēļ es jums to rakstu no tālienes, lai man klāt esot nevajadzētu lietot bardzību pēc tās pilnvaras, ko tas kungs man devis celšanai un nepostīšanai. Beidzot, brāļi, esiet līgsmi, topiet pilnīgi, iepriecinājieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru, tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Sveiciniet cits citu ar svēto skupstu. Visi svētie jūs sveicina. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem.